lūkšanā, kādreiz mēs Dievu esam tikai piekabinājuši kā vēl vienu resursu, klāt pie kaut kāda savas iegribas vai sava egocentrismu apmierināšanas. Ja? Kādreiz mēs gribam, mēs esam izdomājuši, ka tas ir man tas svarīgākais dzīvē, kas man vienmēr būtu, piemēram, mans konkrētais bizness, ko es tā kā esmu iedomājies, un es esmu izmēģinājies gan caur to, ka es esmu tur mēģinājis, teiksim, caur cilvēkiem iegūt kādu labu to vidi, lai man tas biznes varētu attīstīties. Es esmu mēģinājis jau pats vēl izkopt kādas savas iemaņas un skaidrību par to biznesu. Tas viss ir labi. Bet tad es iedomājos, Dievs arī vēl tāds ir. Vajadzētu arī viņu vēl iesaistīt manā biznesā, lai viņš arī vēl tā kā ir viens no resursiem, kas man varētu palīdzēt to biznesu dabūt kārtībā. Patiesībā bieži vien cilvēkam tas šī gadījumā tas bizness ir viņa drošības vai viņa jēgas vai identitātes garants, ja, ko viņš iedomājies. Ka tur man būs drošība, tas būs tas, ka es varēšu teikt, ka es esmu ietekmīgs cilvēks. Un pārējie cilvēki, draugi un pat Dievs ir tikai kā materiāls. Tikai kā kārtējais, ar ko pamanipulēt vai ko pagrozīt, un tad, lai dabūtu to, kas ir man vajadzīgs. Tad lūkšana ir pilnīgi pretējs process. Es esmu domājis par kādu mērķi, ko es gribu sasniegt. Protams, ka mēs kā kristīgi cilvēki domājam par to, kas ir mans dzīves aicinājums, mēs plānojam, mēs vēlamies, mēs tiecamies, mums ir mērķis, bet vienmēr tas ir tā, ka es nevis Dievu ņemu līdzi tādā ziņā uz to mērķi, kur es tagad iedomājos, bet es saku, vispār man prasu Dievam, Dievs, uz kuriem tu man gribi vadīt. Tad es tieku skaidrībā ar šo, kas ir Dieva aicinājums un Dieva griba. Un tad es lūdzu Dievam palīdzību, kaut es varētu uz to iet un virzīties un to sasniegt. Tas ir otrādi. Ja, nevis, ka Dievs ir tikai kā mans viens no resursiem, bet viņš tieši otrādi, viņš ir mans, es teiktu, biznesa noteicējs. Kas man ir labāk? Ja viņš man pazīst, viņš zina, kāds ir mans spējas, viņš zina arī to, kāda būs ekonomiskā situācija vēl pēc tik vai tik gadiem, viņš to zina. Es to nekad nevaru ieplānot, ko viņš jau zina. Un tāpēc ir labi, ja es vienkārši sākumā saku, Dievs, tu zini labāk, vādi man. Un tā ir tāda, kā es teicu, tiešām prom uz sevis. Uz to, ka es vēlos, lai Dieva prāts notiek. Jautājums ir, protams, par to, kā lūgt un kā būt pārliecinātiem par to, ka reāli šis lūgums tiek uzklausīts. Es varu pateikt to, ka jebkura lūgšana tiek uzklausīta un viņa tiek atbildēta. Tikai šī atbilde var būt trīs veidi atbilde. Var būt jā, var būt nē, un var būt pagaidi. Dievs atbild lūgšanu, bet viņš atbild zinot, kas man šī situācijā ir vajadzīgs un kas ir labāk. Un šī gadījumā arī mēs varam teikt par to, ka atkarīgi man patīk salīdzināt bērniem, tāpēc, ka bērni ir ļoti patiesi. Un bērns, kādreiz mēs iedomājamies to, ka ja es tā ļoti dedzīgi vēlēšos kaut ko, tad man būs. Ja? Un kādreiz atceros arī viens kristietis pēc tam stāstīja tādu liecību, ka viņš teica tā, viņam bija kādreiz svētdienas skolā teikts, ka ja tu tā no sirds lūgsi Dievu, viņš tev paklausīs. Un viņš tev paklausīs un būs tā labi. Un viņš aiziet mājās, un viņš redz,
Manam vecam tēvam gan ir viens labs joks, ko katru vakaru spēj izdarīt. Viņš izdara brīnumu. Katru vakaru ņem no mutes ārā zobsals un liek glāzē. Un tad no rīta atkal ņem un liek atpakaļ. Un viņš tagad to noskatījies un lūdz Dievam tā no sirds. Ļoti, ļoti dedzīgi. Tā, tiešām no sirds. Nevis tā kā tāpat vien, bet no sirds lūdz Dievs, dod man to, kā es arī varu katru vakaru izņemt zobus no mutes un ielikt glāzē. Un to viņš dara daudz mēnešu garumā. Un beigās viņš ir sadusmojies ar to, ka viņam šī spēja nav. Un viņš varētu kā mums pārmest to, ka Dievs, tu man neuzklausi, tu man neklausi. Viņš varētu tagad pukoties un teikt, Dievs, tu man neklausi, ko es tev saku. Dievs šajā brīdī viņam teica, nē. Varbūt viņš teiks, pagaidi. bet brīdī viņš teica, nē. Un pēc tam, protams, ka viņš paaugās šis cilvēks, viņš saprata, paldies Dievs, ka tu man neuzklausīji tajā brīdī to, ko es tev prasīju, tik ļoti sirsnīgi. Tāpēc ir tā, ka nevienmēr mums sirsnīgā lūkšana nozīmē to, ka tas ir vajadzīgs un tagad un šobrīd uzreiz. Savukārt mēs varam būt pārliecināti, un mēs varam tiešām to lūgt, ja mēs zinām, ka tā ir pareizi. Piemēram, ja tas ir Bībelē teikts, ka tas ir pareizi, ka man ir ģimene, es esmu laulībā, ka es par to ļoti konkrēti Dievam arī jautāju. Dievs, es zinu, ka tu man esi radījis, lai es būtu kopā ģimenē, laulībā. Es vēlos kaut kas varētu satikt to cilvēku, kas ir no tevis dots, un es vēlos, ka tu man vadi šajās lietās. Un lai es nepārkāpju laulību vēl pirms laulības. Un to mēs varam tiešām lūgt un uz to iet, un tas ir tas, mēs varam būt pārliecināti par to, ka Dievs mums var uz to. Un nesteigties Dievam priekš. Ja? Bet šī gadījumā svarīgi ir tas, ka mēs tiešām saprotam, ko Dievs saka Bībelē, jo tas ir tas pamats, vai tas ir tas stabilais garants, uz ko mēs varam teikt, tur ir skaidri izpausta, kas ir Dieva griba. Ja? Un par to mēs varam droši. Mums, piemēram, nevajadzētu lūgt Dievam tā. Dievs, ja tāda ir tava griba, piedod man mans grēkus. Tāda lūkšana nav atbilstoša, tāpēc, ka mēs skaidri zinām, Dieva griba ir tāda. Un tāpēc arī Kristus ir nācis, lai mums piedod mūsu grēkus. Nav tā, ka mēs varētu šaubīties un teikt, Dievs, ja tu vēlies, piedod man mans grēkus. Tā, ne? Mēs lūdzam ļoti skaidri, esi man žēlīgs, piedod man. Jo tur apakšā ir Dieva vārda apsolījums, ka tā ir. Ka tāpēc jau Dievs ir nācis un sūtījis Kristu. Un tā tālāk. Ja? Tad ir lietas, par ko mēs varam būt pilnīgi pārliecināti. Bet ir lietas, par kurām mums ir vajadzīga piebilde. Un šī piebilde ir, jā, tas ir tavs prāts, ja tā ir tava griba. Tad dod man to, vai palīdz man uz to, vai dziedini to cilvēku. Ja, tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi pie lietām, kur Dievs nav skaidri pateicis, kā viņš gribētu un kurā laikā gribētu rīkoties. Ja? Tā kā šī gadījumā, tur, kur mēs lūdzam par kādām nelīdz garam saprotamām lietām, mēs lūdzam konkrēti, bet ar piebildi, lai notiek tavs prāts, notiek tavu gribu. Un šī gadījumā mēs varam būt droši un pārliecināti, ka Dievs vēlās, lai mēs viņu lūdzam, jo viņš pats mūs mudina lūgt. Viņš vairāk kā Bībelē tieši teicis, piesauc mani. Piesauc mani bērnu laikā, un es tev paklausīšu. Tāpat viņš ir teicis, tāpat Jēzus ir mācījis lūgt Dievu, sakot šo lūgšanu, mūsu Tēvs debesīs, svētīts ar to tavs vārds. Tad viņš mūs māca lūgt, viņš mūs mudina lūgt. Un ir tā, ja viņš to saka, ja Dievs pats to saka, lūdziet, jums taps dots.
meklējiet un jūs atradīsiet. Tad tas atņem jebkādas šaubas tajā, ka varbūt man nevajadzētu lūgt, varbūt man nos Dievs negrib uzklausīt. Tas atņem šaubas, ja Dievs pats aicina man lūgt. Ja? Ja viņš man neaicinātu lūgt, tad es varētu domāt, varbūt lūgšana man nav tik svarīga, varbūt Dievs man nevēlās, es ar viņu tādā veidā sarunājos vai kā. Bet tā kā viņš aicina, es varu būt pārliecināts, ka lūgšana ir tas pareizais, uz ko viņš man aicina. Otrkārt, mēs varam būt pārliecināti par lūgšanu un par to, par tā sakām, arī par uzklausīšanu, tāpēc, ka mēs pazīstam Dievu, ka viņam ir gudrība, viņš ir mīlošs, un viņam ir arī vara, respektīvi, viņam ir iespēja piepildīt lūgšanu. Un šajā gadījumā ir svarīgi, ka mēs paļaujamies un esam pārliecināti, ka mana lūgšana nav tikai tāpatās kaut kur tā kā zirņi pret sienu, es tā kaut kur metu un lec atpakaļ. Ja es esmu šo lūgšanu sacījis Dieva aicinājumā, Dieva man aicina uz to, es varu būt pārliecināts, ka Dievs zina, viņam ir gudrība, kurā laikā tas ir labāk, kādā veidā labāk, un kas man var nākt par labu. Un tā labā lieta ir tā, ka Dievam pieder visa vara. Respektīvi, ir tā, ka Dievam nav nekas neiespējams. Un tāpēc vienreiz arī mācītājs teica, tad, kad tu lūdz Dievu, uzmanies. Lūgšanas piepildās. Jā, tā kā šajā gadījumā arī ir tā, ka kādreiz mēs sakot kaut ko, mēs toreiz nepiedomājam īsti, ko tad mēs gribam, bet ir tā, ka viņas piepildās. Ja, piemēram, es arī tā arī Dievam lūdzu, palīdz šim nabaga kaimiņam, kas man tur visu laiku tāds slims, un viņš tur tā nevar iet uz to darbu, un dot viņam, ka viņam ir dienšķā maize, un ka viņam ir labi. Tā ir laba lūgšana, ne? Bet nebrīnies, ka Dievs to saka, paņem maizīti, paņem vēl kaut ko no savu leckapu un aizēja apciemo savu kaimiņu. Ja? Ka mēs lūdzam ar kādu cilvēku, ja? Bet mēs varam nebrīnīties, ka Dievs tieši mūs arī pie tā cilvēka aizsūtīs, lai viņam palīdzētu. Ka ne tikai mēs aizlūdzam, bet mēs kļūstam par tiem, ko Dievs tur reāli aizvadīs. Ja mēs lūdzam par kādu cilvēku, kuram ir vajadzīgs dziedinājums vai kā, vai viņam ir vajadzīgs kāds stiprinājums, nebrīnaties par to, ka jūs tiksiet pie kā cilvēka atkal aizvest. Ja? Jūs varbūt plānojat ar cilvēkam ļoti palīdzoši un dzirdinoši. Varbūt tāpēc viņš ir slims, vai jūs beidzot atkal varētu satikties. Kādreiz ir tā, ka mēs arī savā ikdienas skrējienā skrienam, un bieži vien apstājamies tikai tad, kad kādam no mūsu tuviniekiem paliek slikti, vai ne? Tā kā viņš ir slimnīcā vai kā, tad mēs pie viņa vairāk ejam un vairāk viņu kopā laiku veltījam. Un kādreiz varbūt tāpēc cilvēkam jāpaliek slimam, lai es viņu vairāk varētu samīļot un vairāk viņu varētu apliecināt, ka viņš man ir svarīgs. Ja? Tā kā mēs nezinām bieži vien, kā lietas ir, bet Dievs zina. Dievs zina, kas ir labāk un kas nāk par svētību. Kādreiz varbūt kāda jauna ģimene par, nezinu, arī pazaudēt darbu un piedzīvot to, ka patiesībā tā ir tik liela svētība, ka mēs varam piedzīvot otra cilvēka šo uzticamību pat grūtos brīžos. Ne? Liekas, ka tad, kad ir labi, tad jau tā. Bet tad, kad tie grūtie brīži, tad tu tiešām piedzīvo, cik ļoti tas cilvēks ar tevi stāv un krīt. Tas ir tādas tikai šīs lietas, bet es to saku kontekstā ar to, ka
mēs lūdzam par kādu situāciju vai par kādu cilvēku, mēs tajā pašā laikā zinām un esam pārliecināti, ka Dievs dos vislabāko, kas viņu vajadzīgs. Un, ja mēs domājam par tādu sirds mieru, domājam arī par mūsu dzīvi, tad viennozīmīgi, ka tādu mieru mēs varam iegūt tikai caur to, ka mēs nododam, es teiktu, stūri Dieva rokās. Bieži vien tā, ka mūsos neienāk miers, kamēr mēs skrienam ar galvu sienā. Mums liekas, ka man tas ir jādara, un es skrienu tā kā ar galvu sienā, un tā pašā laikā kaut kā neiet tās lietas. Piemēram, ir kādreiz arī tas, ko man kādi jauni pāri teikuši, ģimenes teikuši, ļoti vēlētos bērniem. Bet nevar tikt ar bērniem. Un tā un šā un netiek. Un šī gadījumā viennozīmīgi tas brīdis, kad cilvēks var pateikt, Dievs, es no tevis to gribu kā dāvanu saņemt, un tā ir tava kompetence galu galā. Vai notiek tavs prāts? Tur notiek brīnums, un tur ir. Un šī gadījumā tas ir tas, ka mēs nevis paši skrienam ar galvu sienā, bet mēs sakām, Dievs, tu zini. Tāpat tas ir kādreiz ar kaut kādu darbu. Mēs gribam to darbu dabūt, un mēs tur dzenamies un skrienam un gribam tajā priekšā un netiekam. Un tajā brīdī, kad es saku Dievam, Dievs, tu zini labāk. Ja tu redz, ka man tas darbs tiešām ir vajadzīgs, es esmu brīvs vadināt. Pavērās pilnīgi no citas puses, un es esmu tur. Ja? Tā kā mēs šī gadījumā arī ļoti labi ir tas, ka mēs saprotam, ka patiesi tāds miers un tāds sabotāti var ienākt tikai tad, kad mēs noliekam Dievu vietā, ka viņš ir pirmais, un viņš zina labāk ko un kā labāk. Tā kā es runāju, te mēs varam runāt par prioritātēm, jau uz kuras mums paļaujas. Tā. Tālāk, ja mēs domājam par mūsu Tēvs lūgšanu, tad mūsu Tēvs lūgšana ir, ja varētu tā teikt, visperfektākā un pareizākā, ja mēs runājam vispār par pareizumu, kāda vienmēr būs. Tāpēc, ka šajā lūgšanā ir iekļauts viss, kas viņam ir vajadzīgs. Jo tā ir lūgšana, kur ir mācījis Jēzus Kristus, kurš pats ir Dievs. Un viņš pats mums māca, kā lūgt Dievu. Ja? Un tāpēc mēs varam teikt, ka šī lūgšana ir etalons, ja paraugs visām pārējām lūgšanām. Tātad mūsu Tēvs lūgšana ietver sevī visa veida lūgšana veidus, ja mēs tā varētu teikt. Tur ir gan pielūgsme, tur ir aizlūgšana, tur ir šī paļāvība un pateicība, un tur ir lūgumi. Tātad, ja mēs sākam ar to pašu jau uzrunu, mūsu Tēvs debesīs, mēs šeit šī brīdī jau vēršamies pie viņa kā paļāvīgi bērni, viņu saucot par tēvu, un līdz ar to, ja mēs viņu saucam par tēvu, mēs sevi identificējam, ka esam bērni, ne? Automātiski. Tas ir jau pirmā lieta, ka mēs patiesībā viņu pielūdzam kā mūsu tēvu, kurš ir mums atklājies kā tēvs, kas ir debesīs. Tēvs, kas ir Dievs. Ja, mēs esam caur kristību par viņu bērniem ļūči. Mēs sakām tālāk svētīt, lai tev tavs vārds. Mēs lūdzam, lai pie mums, mūsu dzīvē, viņam ir nozīme. Mēs lūdzam, lai Dievam mūsu ikdienā ir nozīme. Un to mēs izsakām ar vārdiem, svētīt, lai tev tavs vārds. Lai tu kā persona, lai tu kā Dievs esi manā dzīvē pirmais, lai tu esi svētīts manā dzīvē, un lai tu esi tas, kurš esi mans dzīves pamats un identitātes un jēgas un drošības pamats. Mēs arī tālāk lūdzam, kā mēs sakam tālāk?
Svētīts ar tavs vārds. Lai nāk tā valstība, ja? Lai nāk tā valstība. Kā Dieva valstība nāk? Viņa pirms nāk caur to, ka tur, kur ir Kristus, tur ir viņa valstība. Respektīvi, ka tā valstība nav kaut kur mākoņot. Tas es stāstīju par Gārienu, ja? Kad viņam tas jautājums, pirmais, kad nolaidās atpakaļ uz zemes, bija Boga video. Un viņš teica, viņa ir video. Ja? Un tad bija daudziem šī ticības krīze, ka viņi domāja, nu kā viņiem liekas, ka debesīs, tas nozīmē, tur kaut kur tā valstība ir, un tad, Gāriens uzlidojot, un teikt, viņi apskatījās un nolaidās atpakaļ. Ja? Kādreiz bija tāds mazliet izpratni. Valstība ir mūsu vidū. Šobrīd Dieva valstība ir mūsu vidū. Šobrīd šī valstība ir nākusi šeit, jo mēs esam kopā Dieva vārdā, Dieva klātbūtnē, un tā ir šeit, tagad. Tāpatās šī Dieva valstība ir tur, kur mēs satiekam Dievu, lasot Bībeli, ka mēs ļaujam, lai Dieva vārds mūs uzrunā, kur Svētais Gars mums runā, tur ienāk valstība, tur ir valstība. Mēs tāpat varam teikt par to, ka Dieva valstība ir tur, kur 2 vai 3 ir kopā sapulcējušies uz vai nu kādu sarunu vai satikšanos, kas ir kristība. Dieva valstība ir tur, kur es eju kādām palīdzēt vai kādu iedrošināt vai atbalstīt. Tur ir valstība klātesot. Un šī gadījumā mēs arī varam runāt tieši par to, ka Dieva valstība nāk ar mums un pie mums tur, kur mēs darbojamies saskaņā ar Dievu darbu, ar Dievu aicinājumu. Tur ir viņa valstība. Un tādā ziņā mēs, tur, kur satiekam Kristu, tur mēs varam būt par, es teiktu, tādām saliņām sabiedrībā. Ja mēs iedomājamies, ka Dieva valstība ir tur, kur notiek šī darbība saskaņā ar Dievu, tad iedomājieties, kad iziet draudzes cilvēki par savām vietām, par savām darba vietām vai savām ģimenēm, tās tad kļūst par Dieva valstības klātbūtnes vietām, kur tie cilvēki, kas ir ap jums, var tad satikt Dievu arī personīgi. Tas ir tas, arī, ko mūsu Tēvs lūgšana iekļauj, ka mēs lūdzam, lai nāk tā valstība. Mēs lūdzam, lai viņa valstība nāk mūsu ģimenēs, lai viņa valstība nāk mūsu draudzē, lai viņa valstība nāk mūsu šī garīgajā dzīvē. Tālāk, šo mēs lūdzam. Kā? Lai notiek tavs prāts. Tavs prāts, lai notiek. Kā debesīs, tā arī ir zemes. Tas ir tas, ko es jau minēju. Ka mēs patiesībā sakām un paļaujamies, lai notiek tā, kā tu redzi, kā ir labāk, jo tiešām tu zini, kā ir labāk. Mēs patiesībā atdodam Dieva rokās to, ko mēs šodien darīsim, par ko mēs domāsim, kur mēs iesim, kur mēs brauksim. Mēs sakām, lai tavs prāts notiek. Tāpēc arī mēs varam arī būt droši, ka ja es esmu par to lūdzis, un es tiešām no sirds to vēlējies, ka arī Dievs man dos to, ka viņa prāts notiks, kas ir daudz labāks un daudz pārāks par mūsu saprašanu. Tā. Tālāk, ko mēs lūdzam? Ko mēs lūdzam? Mūsdienšķo maizi dod mums šodien. Luters te komentējot teica tā, viņš teica, tad, kad mēs sakām šo lūgumu mūsu dienšķo maizi dod mums šodien, mēs parasti domājam par miltu maisu vai eļļas krūzi pieliekamajā, bet patiesībā zem šī vārda dienšķā maize iet apakšā jebkas, kas ir vajadzīgs mūsu dzīvībai. Tas nozīmē labas attiecības ģimenē, labs darbs, iztika, laba politiskā situācija, pasargājums no kara. Tur iet apakšā jebkas, kas ir vajadzīgs, lai mūsu dzīve varētu būt, lai mēs varētu dzīvot. Ja? Jo tas nodrošina, ka mēs varam savu dienšķo maizi ēst mierā un labklājībā. Ja? Tāpēc arī ir labi, ja mēs to tā saprotam, ka tas ir daudz vairāk nekā tikai maizes kukulis. Protams, ka
Ir jau tā, ka arī no dienasčās maizes ir labi pamanīt to, ka mēs lūdzam dienasčo maizi dod mums šodien. Interesanti, ka te ir runāts par šodienu. Tas arī palīdz kaut ko citāk saprast. Tas nozīmē to, ka mēs nelūdzam gadam uz priekšu. Mēs sakām, mūsu dienasčo maizi dod gadam uz priekšu. Mēs sakām, mūsu dienasčo maizi dod mums šodien. Tāpēc, ka Dievs vēlās, lai katra diena mums ir kā mīloši bērni paļāvības mīloši tēvā. Jo tas nav nekāds noslēpums, ka cilvēks, tikko viņš ir saņēmis to, ko viņš grib, un ja viņam ir rezerve, tad viņš aizmirst Dievu, vai ne? Kādreiz tā ir, ka viņš saņēmis kaut kādu labu, lielu vinnestu, tad visticamāk, ka viņš sākumā pateiksies, bet pēc tam aizmirsīs par Dievu, vai ne? Bet šī gadījumā ir teikts par dienasčo maizi. Protams, ka mēs runājam par to, ka Dievu mēs lūdzam, lai mums ir tas, lai mēs varētu dzīvot. Tas, ka viņš mums uzmet pa virsu, ka viņš mums dienasčā maizai uzliek arī kādreiz dienasčo desu pa virsu, paldies par vēl vairāk par to, ja? Bet dienasčo maizi mēs lūdzam tādā izpratnē, ka Dievs mums pats nāca paļauties, ka taislietās, kur viņš zina, ka mums vajadzīgs priekš dzīves un dzīvības, mums to dos. Problēma ir kādreiz tad, kad mēs paskrienam uz priekšu un dienasčo maizi esam paņēmuši uz kredītu. Mēs sakām, 3 gadiem uz priekšu es paņēmu kredītu, bet 30 gadus priekšu es paņēmu kredītu, man pietika dienasčā maizi. Tad gan kādreiz ir tā, ka nepietiek ne maizei, ne desai. Bet normālā gadījumā mēs lūdzam Dievu dienasčo maizi dod mums šodien. Un mēs varam būt pārliecināti, ka ir šodien. Tālāk, ko mēs lūdzam šajā lūkšanā? Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam sev parādus. Tur ir tiešām runa par to, ka